Tie, kas seko līdzi Ventspils muzeja projektiem, jau zina, ka Ventspils piejūras brīvdabas muzejs šobrīd aktīvi darbojas pie projekta Bišu ceļš no Kuršēniem līdz Ventspilī, jeb rosīgā bite, Bizī Bī. Šis amatnieku namiņš, kas muzeja apmeklētājiem līdz šim nebija pieejams, projekta ietvaros taps par bitenieka namiņu. Dosimies iekšā apskatīt, kā tas izskatās šobrīd no iekšpuses. Šis namiņš sastāv no vairākām telpām. Šobrīd esam ienākuši plašajā koridorā, kur tiks stāstīts par dravniecības iesākumiem. Šajā telpā taps dravniecības ekspozīcija, kur apmeklētāji varēs ne tikai uzzināt, bet arī izjust un izdzīvot, cik svarīgas mūsu dzīvē ir bites. Bitenieka ikdiena nav iedomājama bez galvnieka prasmēm. Šajā telpā jūs varēsiet uzzināt, kā top stopi, un arī tiks piedāvātas dažādas radošās darbnīcas. Un kas tad veido šī bitenieka namiņa ekspozīciju? Metu konkurss ir noslēdzies. Par uzvarētāju tajā žūrija atzinusi SIA aģentūru Raugs. Kā mums veiksies tālāk? Sekojiet līdzi!